Dargie draugi un arī tie, kuri sevi pie tādiem nepieskaita. Šodien divi notikumi lika man pieņemt lēmumu, kuru sekas visticamāk baudīsiet pēc mirkļa. Pirmais no tiem bija vēsturnieku seminārs Latvijas aizsardzības akadēmijā, kurā tika runāts par baigajā gadā represētajiem Latvijas armijas virsniekiem, un kurā es noskaidroju, ka no aptuveni 2200 virsniekiem, kuri Latvijas armijā dienēja Krievu okupācijas brīdī, vairāk kā 1000 virsnieku tika represēti, faktiski nogalināti baigā gada laikā. Ja būtu precīzākam, tad aptuveni 100 cilvēku nošauti, bet vairāk kā 1000 izvest uz Sibīriju, no kuriem atgriezās tikai 13%. Un otrs notikums ir neticamā Donalda Tuska prokrieviskās valdības drosme atteikties pieņemt Krievijas aviācijas negadījuma izmeklēšanas komisijas gala ziņojumu. Saprotams, ļoti daudziem jau iepriekš likās neobjektīvs, bet to, ka Donalda Tuska valdība principiāli iebildīs un teiks, ka šādi secinājumi ir absolūti nepieņemami, tam laikam ticēja tikai retais. Tā skaitā arī es. Nu, lūk, tā kā mums ir 70 gadu tad bēdīgi sērīgi jubileja baigajam gadam, tad tas ir vēl viens iemesls parādīt filmu, kuru savulaik man aizliedza rādīt Latvijas televīzijā. Tā ir filma, ar kuru sākās Rīgas kinostudija, un režisors Pūce 42. gadā uzņēma uz dokumentāliem faktiem balstītu filmu ar nosaukumu Sarkanā migla. Tātad filma vēsturiska relikvija, protams, savulaik izmantota nacistu propagandas mērķu sasniegšanai, taču šī filma nenoliedzami ļoti spilgti ataino notikumus baigajā gadā. Un šodien, dažas stundas pirms mūsu drušveidīgais prezidents lido uz Maskavu ciemos pie lāčveidīgā prezidenta. Ar cerību, ka tiks runāts arī par vēsturiskiem jautājumiem, pieeju vēsturiskiem slēgtiem Krievijas arhīviem. Manuprāt, ir īstais laiks parādīt šo filmu, kura ir, pateicoties interesantai sakritībai, nokļuvusi manās rokās. Un tā, Valdemārs Pūce, Sarkanā migla, Rīgas filmu studija, 42. gads, patīkam, laikam pirms šīs filmas nevar novēlēt patīkamu skatīšanos, izturību skatoties šo filmu un veikties jums. Rakstnieks Edvards Virza savā pēdējā dzejolī Baigā vasara teica tautai gaišredzīgu pravietojumu. Būs klajums baigs, aiz katra krūma biedēs, vējš miglu sarkanu par laukiem dzīs, kokiem augļi nokritīs, par nastu būs, kas ir un tas, kā nava. Padomju Savienība iesniegusi Latvijai ultimātu. Neticami, mazā Latvija apdraud lielo Padomju Savienību. 2 miljoni apdraud 186 miljonus. Un zem pārspēka spiediena Latvijas valdība piekāpjas. Padomju Savienība ar līgumu apņemas respektēt Latvijas suverenās tiecības. Spēcīgas bolševiku karaspēka vienības dodas uz savām jauniegūtajām bāzēm Latvijā. Lielgabalu stobri draudīgi vērsti pret Vāciju.
milzīgas lidmašīnu eskadrīļas sagatavotas lidojumam, uzbrukumam, rietrumiem. Tas bija tikai bolševistiskās invāzijas ievadījums. Zemē no visām pusēm iebrūk bolševiku ordas. Nesen noslēgtais līgums nelietīgi lausts. Žīdu vari kā pirmie apsveic iebrucējus. Latviešu tauta drūmi klusē. Žīdi un komunisti uzbrūk policijai. Es, Nikolais Tīsiņš, Rīgas prefektūras apsardzības rotas virskārtībnieks, 17. jūnijā pie Rīgas taksijas izpildīja savus dienas pienākumus. Policija šai brīdī bija sevišķi korektā. Žīdu un huligānu pūlis, kā ārprātā kliedzot, cist policiju, cist fašistu suņus, uzbruka policiju ar bruģu akmeņiem. Arī man kāds akmeņs ķērā galvā un es zaudēju samaņu. Šis oficiālais dokuments liecina, ka tai dienā satracinātais žīdu un komunistu pūlis ievainojis 62 policistus. Līdzi tankiem ierodas speciālais Staļina pilnvarotais Višinskis. Pirmais viņa darbs ir iecelt bolševikiem padevīgu valdību ar profesoru Kiršensteinu priekšgalā. Šī valdība vispirms atbrīvo no cietumiem tautas nodevējus, pagrīdniekus, spiegus un kriminālu noziedzniekus ar 3 līdz 15 cietuma gadu stāžu. Cietuma stāžs ir labākā uzticamības un bolševistiskās gatavības apliecība. Asnis Jānis, sludinājuma krāpnieks un aferists, sodīts 11 reizes. Vēlāk milicijas pārvaldes vecākais inspektors. Bučinskis Īzāks, recidivists, sodīts ar ieslodzīšanu pārmācības namā 6 gadu 3 mēneši. Vēlāk Rīgas milicijas palīgdienestu un gvardistu organizētājs. Cipe Ābrams, Zaglis recidivists, sodīts ar pārmācības namu 4 gadi. Vēlāk ierednis dzīvokļu pārvaldē. Cipe Gutmanis, Zaglis, 6 mēnešu cietuma stāžs. Vēlāk Rīgas milicijas otrā iecirkņa priekšnieks. Celmiņš Augusts, Zaglis recidivists, sodīts ar pārmācības. Botanikers Matīs, vairāk kārtīgs Zaglis, cietums sod 2 gadi 1 mēnesis. Vēlāk Liepājas prefekts. Kas bija bolševisma varas vīri? Slepkavas, laupītāji un krāpnieki. Nākošās stundās dienas gaismu ierauga komunistu pagrīdes laikraksts Cīņa. Tā kūdītāja darbs nu turpinas gluži legāli. Laikrakstos parādās jauno komisāru safabricētās proletāriskās biografijas. Vilis Lācis savā biografijā sūdzās par postu un nabadzību pagātnē. Turpretīm viņa pašrocīgi parakstītā ienākuma deklarācija rāda pavisam citu ainu. 2 gados Vilis Lācis saņēmis algā un rakstnieku honorāros turpat 23 000 latu. Komunistiskā partija Višinska diriģēta fabriku strādniekus un uzņēmumu darbiniekus ar varu piespiež piedalīties tautas demonstrācijās. Vislīgsmāk un visskaļāk demonstrē žīdi. Tai pašā laikā notiek pašievēlētās Saimas sēde Nacionālajā teātrī. Deputāti spriež par pievienošanos Padomju Savienībai. Pievienošanās vēl nav izlemta, bet žīdu demonstranti jau nes plakatus ar pateicības uzrakstiem. Mēs pateicamies par pievienošanu Padomju Savienībai. Un nu Saimas delegācija brauc uz Maskavu, lai lūgtu uzņemt Latviju Padomju Savienības sastāvā. Maskavas ārodorganizācijas
sagatavo teatrālu inscenējumu. Lūk, samobilizētie ārotbiedrību biedri sagaida delegāciju. Padomju Zociniskās Savienības augstākās padomjas deputāti. Visas Latvijas darba tautas vārdā atļaujiet man nodot precīzi tiem jums, Padomju Zociniskās Republikas Savienības augstākās padomjas deputātiem. Un caur jums visai lielai padomju tautai, padomju valdībai, viņas galvam Vjačeslavam Mihailovičam Molotovam. Un visas pasaules darba tautas lielajam padomim un skolotajam Josifam Vissarionovičam Stāļinam. Mēs esam nākuši šurp pirmā Kremļa mūros, lai mūsu tautas vārdā nodotu lielajai padomju savienībai brālīgos sveicienus, lai izteiktu mīlestības un draudzības jūtas, ko sajūtam pret PSRS. Šīgad 21. un 22. jūlijā tauta pavilka vēsturisku svītru un uz visiem laikiem, uz neatgriešanos nodalīja mūžībā aizgājušo paredz personas neaizskaramību. Lūk, šī neaizskaramība. Cietumi pieblīvēti arestētiem. Pēc žīdu čekistu izstrādātā plāna trimdā izsūta tūkstošus un atkal tūkstošus latviešu. No gultām izrauj slimos, mātēm atņem bērnus, sievas šķirno vīriem. 10 tūkstošu labāko Latviju dēlu un meitu aizved slēgtos un aizrestotos lopu vagonos uz Sibīrijas taigām. Bet pārējie upuri smog cietumos un čekas pagrabos. Mani sauc Izidors Ančpanovs. Esmu Aglonas gimnāzijas 3. klases audzēknis. Pagājušā gadā 27. aprīlī mani arestēja un aizveda uz Čeku. Tad mani apsūdzēja par proklamāciju izgatavošanu. Tā kā sevi vainīgu neatzinu, 3 žīdi čekisti mani mocīja. Noplēsa 2 kāju pirkstiem nagus, laida acīs spilgtu gaismu un plūkāja matus. Tie, kurus neaizved trimdā, tie no Čekas smoku kamerām un pagrabiem iet savu pēdējo mocekļa ceļu. Čekas šaušanas telpa, sienas noklātas ar brezentu. Noteka, uzraksts uz sienas, visus notiesās nošaujot, lācis ķemeri. Čekas pagrabu, baismīgie noslēpumi atklājās vēlāk. Centrāla cietuma pagalmā, pie Baltezera, pie šī tumšā žoga, Dreiliņos un daudzās citās vietās atraka 100 zvēriski noslapkavoto latviešu patriotu līķu.
Mocekļu kabatās atrasti tiesas spriedumi. Melīgi saturā, bet īsti formā. Nelasiet tos, tie visi fabricēti pēc viena šablona. Lasiet, kas šos spriedumus parakstījis. Rozenstein, Leibovics, Šmuškovičs, Gutman, Gerovski, Rukman, Hollender un Gutman. 98 nāvei nolemto saraksts. Sociālās bīstamības dēļ visus nošaut šustim. Un aiz šiem traģiskajiem dokumentiem redzams internacionālā žīdisma purns. Noslepkavoto tautas brāļu apbedīšana izvēršas par tautas sērām. Jo laimīgāk šodien, kad sākās ar jaunu dzīvi un paver mūsu vēsturē, spoža uzplaukuma iespēja laikmetu. Nosauc visu mazo tautu un zemes drauga, darba tautas ģeniālā vadone, mūsu skolotāja Josipa Visarjonoviča Stāļina vārā. 50 000 noslepkavoto, trimdā izsūtīto boļševikiem līdz aizrauto un pazudušo, tāds ir Latviju tautas dzīvās spēka zaudējums. Tad sākas Vācijas lielā cīņa par Eiropas atbrīvošanu no boļševisma un žīdisma briesmām. Sarkanie gvardisti gatavojas cīņai, bet veltīgi kauja ir jau zaudēta. Pēdējā čekistu grupa steigā atkāpjas. Čekistu izlaidīgo orģiju liecinieki. Vēl pēdējā stundā žīdi un boļševiki iznīcības neprātā pieliek uguni Vecrīgai un Pēterbaznīcai. Sētniece Jadviga Jatolis liecina, ka Pēterbaznīcas nodedzināšanu pieredzējusi pati savām acīm. Niknas kaujas pie Liepājas ievadīja Latvijas atbrīvošanu. Arī Liepāju nodedzināja boļševistiskie noziedznieki. Kaujā pie Rīgas boļševiku pretestība sīvās cīņās bija lausta. Tāda Rīga bija skaista un cēla. Un tādu to atstāja boļševiki.
pilsētā vācu armija ienāk kā uzvarētāja un atbrīvotāja. Pateicībā un priekā tauta sagaida savus glābējus. Prieks un gavilis atskan visās ielās. Tauta mostas jaunai dzīvei. Klusā pateicības lūkšanā noliecas galvas. Uzvarošā vācu armija soļo tālāk uz austrumiem. Plecu pie pleca soļo arī latviešu zēni. Un šo cīnītāju sirdīs kvēlo viena doma – galīgi uz visiem laikiem sakaut bolševismu nezvēru, lai jaunā Eiropā visas tautas dzīvotu laimīgā kopībā.